21. gadsimta 22. gads. Cilvēki zaudē dārgo laiku nemīlētā darbā, lai nodrošinātu sev iztiku, lai gan viņi varētu izmantot mākslīgo intelektu, lai radītu komfortablus dzīves apstākļus un nodarbotos ar to, kas viņiem patiešām patīk. Viņi cīnās ar savu veselību un mirst no it kā neārstējamām slimībām, bet viņi varētu brīdināt par slimību attīstību to rašanās stadijā un izmantot dzīves pagarināšanas tehnoloģijas. Atkritumi ir pārpildījuši planētu, tīrs gaiss un ūdens ir kļuvuši par greznību, bet varētu uz visiem laikiem atrisināt ekoloģijas problēmu un pārvērst Zemi par īstenu paradīzi. Pasaules zinātnieki aprēķina, cik gadu vēl ir atlicis cilvēcei nodzīvot, līdz izsīks derīgo izrakteņu krājumi, lai gan varētu apgūt brīvās enerģijas tehnoloģijas un panākt pārpilnību priekš visiem. Cilvēki viens otru nogalina, dažu cilvēku merkantilo interešu dēļ, tā vietā, lai dzīvot mierā, kopīgi pieņemot lēmumus, pastāvīgi attīstoties un apgūstot citas planētas. Klimats noslauka veselas pilsētas no Zemes, atņemot no cilvēkiem visu, arī dzīvību, bet jau varētu apvienot visu zinātnisko potenciālu un ne tikai atrisināt klimata problēmu, bet arī mākslīgi kontrolēt laikapstākļus. Laiku nevar pagriezt atpakaļ, bet mums vēl ir iespēja visu mainīt.